Kas ir ceturdaļa mūža krīze? Saproti, ka augstskolā arī ir jāmācās, mētājies pa darbiem, atrod jaunu darbu, paņem lapiņu, uzrakst īziņu, saņem atbildi un nu labi, man uznāca melnie. Es gribēju drastiski mainīt savu dzīvi, bet kāds sakars? Būtu labāk paņēmis ātro kredītu, būtu tikpat tās izjūtas. Robert, tu gan esi ēlīgi precīzs specimens. Un tu gan esi matā kā tie rajona maugdibeni no tām pizģuku filmām. Izskatās, ka esmu atradis perfekto kolēģi, nē? Laikam nē. Karoči, mums ir jāapstāst, citādāk mūsu ķermēs rūķīts aizmuks. Brauksim ar troli. Es savējās tiesības un taču kā aizdevu Toļikam. Kam negadās? Tu ikdienā arī tik maz runā? Es te spēlēju vienu aktieru teātri. Es te pirmo dienu strādāju. Un? Tu uz randiņiem arī tik izlasēji? Nav brīnums, ka pieteicies. Zini, ja es būtu tāds ambāls, es laikam arī gribētu ātrāk nomirt. Piedod, neņem pie sirds. Ko man vispār būs jādara? Jā, nebūs baigi ilgi. Redzi, Robert, jo dziļāk mežā, jo traknāk rūķi. Un šoreiz tas rūķis ir diezgan labi barots. Bet arī viegls mērķis. Karoči, skaties un mācies. Ko vajag? Labdien, mēs no ieņēmuma dienas. Ko tu ieņems? Mēģina atrast kopīgu valodu ar mūsu rūķīti, stuliņ būšu atpakaļ. Baigā runāšana mums te nesanāks. Bet tu jau tāpat neklausīsies. Ja es zinātu, ka mani nošūs, es laikam nomierinātos un censtos meditēt un pārdomāt savas dzīves kļūdas. Kaut ko tādu. Vai tad tu to nezināji? Ui. Davai, ļurek, nemarinēt desu tinamies. Tu bļāviens ielūgumu gaidi? Davai, fiksāk. Es fiksāk? Es tikko pieredzēju slepkavību. Da es tikko veikalā redzēju, kā pārdevēji noskanē preci. Stulbai sāpes, uz ko tu parakstījies? Es nezinu. Ne uz šo. Tieši uz šo. Bet tu taču varēsi rīt atbraukt man palīgā. Man tur bizīt Zepčikā. Super. Klau, kur tā soma palika?